Ar šo auto mēs jau esam pazīstami. Renault 5 stāsts aizsākās tālajā 1972. gadā. Pirmais tā modelis kļuva par īstu popkultūras ikonu. Drosmīgu, pieejamu un spilgtu simbolu sava laikmeta Francijai un dažādos izpildījumos uz konvejeru līnijas nodzīvoja līdz pat 1996. gadam. Mūsdienu Renault 5 ir pārdzimis jaunā veidolā, pārnesot šīs leģendas garu elektriskajā laikmetā. Un jau savā pirmajā dzīves gadā tas ir guvis starptautisku atzinību, iegūstot vairākus prestižus apbalvojumus, tostarp Car of the Year 2025 titulu, Best Electric Car 24/25 balvu, ko piešķīrusi gan auto ekspertu, gan arī sabiedrības žūrija, un tagad arī galveno balvu konkursā Latvijas e-auto 2025/26. Šajā video kopā ar šī konkursa žūrijas biedriem mēģināsim noskaidrot, kas šajā mazulī ir tik īpašs. Es domāju, ka šī elektroautomašīna ir pelnījusi ieņemt pirmo vietu dēļ savām tehnoloģijām. Es domāju, ka paņēma ar to, ka tur ir reizē kaut kas no senatnes un tajā pašā laikā ir izdevies uztaisīt modernu automobīli. Auto, kas liek atskatīties un pasmaidīt, īpaši šajā krāsā, gan iekšā, gan ārpusē. Un, man liekas, arī salonā iesēžoties ir tāda retro noskaņa, kas tādas taisnas līnijas, varbūt nedaudz kantainas un interesantu materiālu izvēlēs, viņi tiešām padara par interesantu auto. Runājot par izskatu, man ļoti patīk, kad auto ražotāji jaunos modeļos ieliek tādu atsauci uz vēsturiski populāriem modeļiem. Varētu teikt, leģendām viņu, kā saka, modeļu klāstā vēsturiski. Ja? Un šis Renault 5, pareizi atceros, ka 9 miljoni viņi tika pārdot. Ja? Es, protams, domāju, numur viens, kas piesaista žūriju, tas ir dizains. Tas ir ārējais eksterjers un iekšējais interjers. Un kas varbūt deva tādu papildu stimulu, tās bija tās tehnoloģijas, uzlādes ātrumi, nobraukumi. Stāsts un vēsture, protams, ir svarīgi faktori. Kā jau minēja mūsu kolēģi, tomēr neskatoties uz to, ka auto ir dārgs pirkums un pirms tā veikšanas mums vajadzētu padomāt gan par eksploatācijas izmaksām, gan salīdzināt savus sapņu auto parametrus ar konkurentu piedāvātajiem, bieži vien tas tā nenotiek. Un emocijas ņem virsroku. Starp citu, pirmo 2 vietu ieguvēju šā gada sacensībās auto bija koši zeltainā krāsā. Bet vai tas nozīmē, ka šī auto vienīgais trumpis ir tā izskats? Tas nav, protams, tikai par to, kā mašīna izskatās vai kāds audums ir izmantots sēdeklim. Tas ir arī par to, ka viss ir kārtībā, viss ir tieši tā, kā tu vēlies no šīs mašīnas sagaidīt. Skaidrs, kad ir baterijas izmērs un patēriņš. Tas noteikti ir primārais, jā, un konkrēti šim modelim ir tie 15,5 kWh patēriņš uz 100 km, kas ir nav izcili, bet ļoti labi, bet ņemot vērā to baterijas izmēru, tad, teiksim, izcilos labos apstākļos var pat nobraukt arī 400 km. Nākamais, kas ir ļoti svarīgi, tas ir tas laiks, ko mēs patērējam uzlādē, un no 10 līdz 80%, lai uzlādētu šo elektroautomašīnu, mums vajag 33 minūtes. Un ja mēs to konvertējam, cik tad kilometrus mēs varam ielādēt, ja, tad tas uzlādes ātrums no 10 līdz 80% ir 420 km/h, ja, kas nav, teiksim, ārkārtīgi izcili, bet atkal šādas klases automašīnai tas ir ļoti labs rādītājs. Viens no lielākiem plusiem mūsdienu auto industrijas kontekstā ir tas, ka tas transporta līdzeklis ir ražots Eiropā un no Eiropas piegādātāja ražotiem detaļām. Tas, manuprāt, ir svarīgi, ja mēs skatāmies arī no Eiropas konkurētspējas viedokļa. Kopumā, ja godīgi skatoties uz elektroauto, es teiktu, ka tie auto viens no otra atšķirās relatīvi mazāk nekā iekšzemes auto. Iekšzemes auto ir kaut kāda, katram ir sava pārnesuma kārpas izvēle. Vai tas būtu variators, vai tas ir automāts, manuālis, vai, teiksim, divsajūga automāts. Tas pats arī dzinēja izvēle, vai tas ir 3-cilindru turbobenzīns, 4-cilindru turbobenzīns, kaut kur dīzels, kaut kur hibrīds. Tad elektroauto, tas auto braukšanas pieredze un varbūt tās atšķirības, kas ir, teiksim, dinamikā, ir stipri mazākas. Un tur daudz vairāk lomu nospēlē tas, kā tas auto liek justies, kā tu viņā iesēdies, cik viņš ir ērts, ergonomiski, kā vizuāli listās, un tas arī to atšķirību vairāk dod, jo, ja skatās tādu elektroauto, ja viņš ir pareizi nostrādāts, tad viņš būs kluss, viņš būs atsaucīgs, viņš būs diezgan dinamisks pie pilsētas ātrumiem, pat budžeta segmentā.
Šajā mirklī varam pieminēt, ka Renault 5 pārsvars par saviem konkurentiem šī gada konkursā bija vairāk nekā pārliecinošs. Savu tuvāko sekotāju Ford Puma tas apsteidza par 157 punktiem, savukārt trešajā vietā esošo BYD Atto 2 par 251 punktu. Kāpēc neuzvarēja lētākā? Manuprāt, pirmkārt, kritēriji bija gana daudz, pēc kuriem salīdzināt, ja? Un līdz ar to parasti lētākais nav labākais. Bija lētāki modeļi, taču tajos lētākajos modeļos tas, ka tas modelis ir būvēts uz konkrētu cenas punktu, bija acīm redzamāks. Šeit tas auto ir būvēts uz konkrētu cenas punktu, protams, kā jau viss, bet man liekas, ka Renault dizaineriem bija veiksmīgāk izdevies noslēpt tās daļas, kur varbūt ir izvēlēti lētāki materiāli, un kur varbūt tas ietaupījums ir atrasts. Citiem modeļiem tas vairāk krīt acīs. Neuzvarēja lētākais, tāpēc, ka šīs transporta līdzeklis, lai arī maksā nedaudz dārgāka vai par kaut kādu nelielu kārtu dārgākā lētākā transporta, tomēr ir gan tehniski, gan sajūta līmenī labāks nekā pārējie konkurenti. Noteikti būs pircējs, kurš izvēlēsies lētāko, tāpēc, ka tas ir vienīgais, ko viņš var atļauties. Ja? Bet tāpat laikā, ja mēs runājam par to, ka automobīlim ir jābūt labākam, tad tur ir kaut kādi kriteriji, pēc kuriem tu viņu salīdzini. Vēl viens ļoti interesants rādītājs, tas ir, ko es parasti saku, baterijas izmērs un kopējā cena, un cik tad beigās izmaksā 1 kWh ietilpības baterijas izmaksas uz kopēju automašīnas cenu, un tādā veidā mēs varam novērtēt, cik tad reāli ir tā pievienotā vērtība automašīnā, jo skaidrs, ka dārgākais, kas ir automašīnā, tā ir baterijas cena, un baterijas cena visām elektroautomašīnām vairāk vai mazāk ir vienāda, ja? Un tad ir tas, ko autoražotājs ir pievienojis klāt kaut kādus aprīkojumus, kaut kādas ekstras, kaut kādas dizains, kaut kas vēl kaut kas, ja? Un arī šajā jautājumā šī automašīna pārsteidz ar tiem datiem, tā kā tur arī, teiksim, tāds laba vērtība par naudu. Renault noteikti, ka elektroauto brands nestāv kā pēdējais rindā. Jautājums ir, cik tuvu viņi ir tiem, kas lauž to ledu. Un es teiktu, ka diezgan tuvu, un tajā ziņā izvēloties Renault, tu nebūsi vīlies no vispārējā tehniskā aspekta. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.